Dina Krakope ar rokdarbiem nodarbojas jau sen. Šobrīd viņai vistuvākā ir tamborēšana, bet, kad bērni bijuši maziņi, viņa daudz adījusi gan zeķes, gan arī cimdus. Tāda es esmu izsaukusi tamborēt vairāk brunčus, brunčus, bet ko uzīt kaut kas, izīt periodiski, vot kā satamborēju spilvanus. Ir, ka man trauciņi daudz aptamborēti, tīri skolā, kur līka zeimuļus, nosodus pīdarumus. To likos uz ko uzīt kaut kādā breidē, ko varētu. Ikdienu Dina pavada skolā kā skolotāja, tomēr savam hobijam rokdarbiem laiks vienmēr tiek atvēlēts. Ir varbūt citreiz gandrīz pie pusnakts. Es atsasāstos un es padaru to, kas man pateik, un tas mani nomierināja, un tad tādu mīru dod. Jo es daru to, tas, kas man pateik. Pati Dina sevi raksturo kā ļoti pacietīgu un mērķtiecīgu cilvēku. Lielā mērā šīs īpašības iegūsi pateicoties rokdarbiem un savām ambīcijām saistībā ar tiem. Tāpēc viņa uzskata, ka katram ir jāatrod kaut kas savs, kur smelties iedvesmu ikdienai. Lai atsabrīvotos, lai radītu sev prīku citiem, varbūt ne tikai citreiz aprunot, citas vai nosūdēt, tad es daru to un tas to, kāpēc darīsi, tad savādākās domas uzreiz ir. Dinas sapnis ir uztamborēt mēteli. Pagaidām gan tas laika trūkuma dēļ nav iespējams, bet viņai pārliecību saka, ka viņš noteikti taps. Sapņiem ir jātic, un tie noteikti piepildīsies.